Labdien, klausītāji un skatītāji! Zaļo un Zemnieku savienības studijā tiešraide, un šodien mēs tiekamies ar Saeimas deputāti, ģimenes ārsti, ilgadēju asociācijas vadītāju Līgu Kazlausku. Un tēmas, protams, ir par veselību, par ģimenes ārstiem, kā tieši lauku teritorijās ārpus Rīgas ģimenes ārstiem ir palīdzēt cilvēkiem un nodrošināt pakalpojumus. Un mēs te vairākas tēmas tā kā esam jau varbūt uzlikuši pa ko runāt. Un pirmais, ko es gribēju pajautāt, kā tiešām ir ģimenes ārstiem laukos šī pieejamība un pieejamība Latvijas reģionos, jo Līga ilgu laiku vadīja tieši lauku ģimenes ārstu asociāciju, un laukos tā specifika nedaudz savādāk kā pilsētās, un ļoti svarīgi ir lauku cilvēkiem, lai būtu pieejami ģimenes ārsti. Kāda ir šobrīd šī veselības aprūpe reģionos? Labdien visiem Latvijas iedzīvotājiem, un es gribu teikt patreiz, tiešām Latvijas reģioni piedzīvo nopietnu veselības aprūpes krīzi. Un saistībā galvenie iemesli ir gan sabiedrības novecošanās, gan arī iedzīvotāju blīvuma samazināšanās pierobežas un sevišķi austrumu pierobežas reģionā. Un pats par sevi veselības arī ministrijas uzsāktā slimnīcu reforma, kas arī daudzos rada bažas par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību tieši laukos. Un pats par sevi ir līdz ar to katastrofāls ārstu, medmāsu, ārstu palīgu trūkums, un atkal jāsaka, tas ir tieši mūsu reģionu apvidos, par austrumu pierobežu īpaši uzsverot. Un vēl viena lieta, ko mēs runājam, ne tikai sabiedrības novecošanās, un tas nozīmē, ka mūsu pacientu veselības stāvoklis paliek arvien smagāks, ļoti daudz slimību vienam pacientam. Un to mēs medicīniski saucam multimorbiditāte, daudzas slimības vienam pacientam. Un tas nozīmē, ka arī ģimenes ārsta darbs ir daudz, laukos daudz smagāks. Viņam jāuzņemas daudz lielāka atbildība vienam pašam, jo viņam ir komanda. Ja tā ir maza ģimenes ārsta prakse, tad tikai viens palīgs. Lielāka prakse varētu būt arī 2 palīgi. Reizēm, lielākās pilsētās varbūt arī uz lielu praksi 3 palīgi, bet šīs lielās prakses arī reģionos, kā viņas veidojas? Viņas veidojas aizejot no mazajām praksēm, pensijā vai veselības problēmu dēļ ģimenes ārstiem. Un tas ģimenes ārsts, kurš ir tuvāks, vienkārši apvieno šīs daudzās citas ģimenes ārstu prakses, un līdz ar to viņa darbs kļūst vēl grūtāks, jo viņam ir jāizbrauc ar savu komandu daudz lielāki attālumi līdz saviem pacientiem. Un pacientiem arī īstenībā valsts veselības pakalpojums ir dubultdārgs, jo viņam ir jāizbrauc gan līdz ģimenes ārstam, varbūt autobuss iet tikai vienreiz nedēļā, jātiek atpakaļ. Bez tam, un es saku, ģimenes ārstu novecošanās, tāpat kā pārējo speciālistu novecošanās, mums ir dramatiska problēma Latvijā. Piemēram, Aizkrauklē no 17 ģimenes ārstiem, kas pašreiz tur strādā, 11 ģimenes ārsti varētu iet jau tagad pensijā. Līdzīga situācija ir arī Balvos, un es saku, praktiski, tādēļ es arī saku, ka savā veidā veselības aprūpe sevišķi reģionos piedzīvo ļoti smagu krīzi. Kur ir problēma, ka jaunie ārsti nepārņem šīs prakses? Tas ir negrib, vai tas ir arī savā ziņā, kad šis finansējums ir mazs un var maz nopelnīt, un viņi izvēlās vairāk pilsētas un Rīgu? Jā, viņi pamatā izvēlas Rīgu un pie Rīgu. Arī rinda tieši uz ģimenes ārstu praksēm ir tikai Rīgā un pie Rīgā. Lauku prakses nav tik interesantas daudzu iemeslu pēc. Pirmām kārtām arī infrastruktūra, nav tāda kā Rīgā, gan saistībā ar ceļiem, gan arī iespēju, piemēram, tagad arvien vairāk tiek likvidētas skolas, bērnu dārzi pierobežā un lauku reģionos. Tas nozīmē, ka arī otrai pusītei ģimenes ārsta, otrai pusītei arī jāmeklē darba vieta, vai tur būs vai nebūs. Tātad darba iespējas ģimenei kopumā ir daudz mazākas, un mazajās ģimenes ārstu praksēs šis finansējums, kaut arī
jāsaka, mēs tieši ZZS pagājušā gada nogalē esam ļoti daudz strādājuši un palīdzējuši, lai būtu šis lauku atbalsta koeficients lauku ģimenes ārstiem saistībā ar attālumu un iedzīvotāju blīvumu. Tomēr 100 km attālumā no Rīgas. Tomēr jaunie ārsti savā pētījumā Stradiņu universitātē saka, šis finansējums nav tāds tik pievilcīgs, lai viņi ietu strādāt šajos, teiksim, ļoti, savā veidā grūtākos apstākļos, jo, kā jau es teicu, arī profesionāli viņiem jāpieņem lēmumi vienam pašam, jāmāk daudz vairāk manipulācijas uz vietas, lai savam pacientam palīdzētu. Un dabiski pacientam daudz grūtāk ir aizsūtīt šo savu pacientu uz slimnīcu vai sekundāro citu speciālistu, jo atkal ir attālums un galvenais ir nenormālas valsts rindas uz šiem valsts pakalpojumiem. Ja, tad pēc būtības, ja lauku ģimenes ārstam, ja lauku sevišķi pacientam vajag šo valsts pakalpojumu līdz slimnīcai, tas ir bieži neiespējamā misija, vai tas ir gadu vai vairāku gadu garumā, ja mēs, piemēram, kaut vai runājam par endoprotezēšanu, gūža endoprotezēšanu. Ja. Tā kā patreiz tieši iemesli ir skaidri, bet kā to risināt, citas valstis to risina vienalga, ir burkāns. Ja, ir burkāns, tātad ir jābūt šai motivācijai, tā kā jāsaka Ulmaņa laikos, praktiski lauku ārsti, un tas ir ne tikai ģimenes ārsti, bet visi saņēma uz pusi vairāk lielāku finansējumu. Tas bija viens no iespējamiem variantiem. Patreiz digitalizācija arī varētu būt palīgs, bet patreiz caur daudziem jauniem izveidotiem akadēmiskā līmenī instrumentiem, anketēšanām, īstenībā birokrātija palielinās. Ja? Tas būs atsevišķi vēl varbūt jautājums par bērnu veselību. Ja? Bet daudzos gadījumos tiešām digitalizācija, attīstība notiek ļoti lēni un nav palīgs, bet tieši otrādīs birokrātija ir lielāka, jo mūsu ģimenes ārstiem savā praksē, piemēram, lai aprūpētu vienu pacientu, konsultētu vienu pacientu, mums jāiet kādos 3-4 portālos. Un tas ir atkal klikšķis, 1, 2, 3, mēs gaidām, tai pašā laikā pacients gaida ģimenes ārsta kārtīgu apskati, konsultāciju, bet mēs visu laiku darbojamies ar datoru. Tas digitalizācija ļoti labs piemērs ir lauksaimniekiem. Mēs arī kādus gadus atpakaļ, tad, kad Zaļo zemnieku savienību nevadīja Zemkopības ministrija, bija sataisīti tādi plāni, ka zemniekam faktiski jāsēž pie datora, nevis jāstrādā laukā, un it kā viena sistēma, otra, trešā, lai atvieglotu, bet rezultātā nav atvieglojums, tieši vairāk dati jāievada. Tā kā tā ir, es pilnīgi piekrītu, ka tas varētu būt līdzīgi arī ārstiem. Digitalizācija nav vienmēr brīnumnoņa, kas viss atrisinās, bet man ir tāds jautājums, minēja par to, ka pacientiem ir tā teikt ielaist slimības, vairākas kompleksas slimības, bet tas ir savā ziņā saistīts ar pieejamību, to, ka viņi netiek tik bieži pie ārsta un jau nenovērš sākuma stadijā, tas tā noteikti ir. Jā. Un tad man jautājums, vai šis vakar valdībā izskanēja tātad, ka ļoti labi, tagad ir vienotības virzītā reforma, bet Zaļo zemnieku savienības arī premjerkandidāts Valēns teica, ka risinājums nebūs, jo tur nav reāli finansējumi. Tā tas ir, ka faktiski tā reforma sakoncentrēs visu pilsētos un Rīgā visvairāk un padarīs reģionus vēl vājāks. Jā. Un tukšākus, vājākus un tukšākus gan no mediķiem, ārstiem, gan arī no iedzīvotājiem. Jo, ja iedzīvotāji nevarēs saņemt, jāsaka, tuvāko kvalitatīvo palīdzību, ko var nodrošināt, piemēram, patreiz 3. līmeņa slimnīcas, tad patiesību sakot, jāsaka, lauku situācija paliks vēl dramatiskāka. Un es noteikti arī piekrītu, ka šai slimnīcu reformai ir jāsaka, ir daudz problēmas, ko minējuši paši profesionāļi, jo lauku slimnīca, sevišķi, ja mēs runājam par austrumu pierobežu, tad tā ir Latvijas
un arī Eiropas Savienības robeža. Tas ir nacionālās drošības jautājums. Un tur kaut šiem kritērijiem ir jābūt mazākiem, ja, bet slimnīcām ar uzņemšanas nodaļām 24/7 jāpastāv. Jo tas ir tāpat kā ugunsdzēsības dienests. Ja. Mums nav jābūt katru dienu nedod Dievs ugunsgrēkam, bet ugunsdzēsības dienestam jābūt. Un arī uzņemšanas nodaļām slimnīcās jābūt. Patreiz gan veselības ministrs ir pateicis, ka uzņemšanas nodaļa, jeb vispār slimnīcas kā tādas netiks likvidētas, ja, bet finansējums caur uzņemšanas nodaļām Latgalē jau patreiz slimnīcu vadītāji ir aprēķinājuši, ka tas būs mīnus 4,5 miljoni. Un, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kamēr profesionālis, piemēram, traumatologs strādās, jāsaka, operējas, tikmēr uzņemšanas nodaļā šī dežo traumatologa nebūs. Un piemēram, Daugavpils slimnīca tādā veidā zaudē mīnus 1,5 miljoni. Ja? Tad īstenībā tas no vienas puses uzņemšanas nodaļā ar akūtu traumu, piemēram, cilvēkam būs jāgaida, kamēr tas operējošais traumatologs pabeidz, piemēram, savu plānveidu operāciju, ja, un tikmēr es nezinu, kas ar viņu notiksies. Ja. Tā nav pareiza pieeja, manuprāt, un uzņemšanas nodaļām jebkura līmeņa slimnīcās jāstrādā 24/7. Tas ir noteikti daudz lētāk nekā, piemēram, pārvest ar NMP dienestu, un to mēs esam runājuši arī ar NMP dienesta vadību, Cipules kundzi, ka ātrās palīdzības mašīnām nav jābūt pārvešanas transportam, jo izmaksas šai, jāsaka, ļoti tehnoloģiski aprīkotajai mašīnai nav galvenā funkcija pārvest pacientu no vienas slimnīcas uz otru. Tur atkal jāmeklē pavisam citi risinājumi, kas to vedīs, vai tas caur pašvaldībām, bet arī jābūt piemērotam gan aprīkojumam, gan arī dabiski jābūt personālam, ja, kas šo cilvēku līdz tai slimnīcai aizvedīs. Un mums jau ir ļoti lielas problēmas, ka no reģionālās slimnīcas pēc tam to lauku cilvēku nav kas atved. Ja, un sevišķi, ja tie ir vientuļie pacienti lauku reģionos. Sanāk, jā, ka šī vienotības virzītā reforma, viņa faktiski, es domāju, nebūs ar pluszīmu, un protams, ka cerams, ka mēs viņu vēl varēsim koriģēt un precizēt. Bet viena lieta, ja mēs te sakam, ka te nav naudas, un te ir tad laukiem jāatņem, kaut kur citur atkal tā nauda ir izskatās, tā kā Kariņš teica, kā jūra, ja. Bet te es gribu parunāt par bērnu galīgās veselības novērtēšanas pilotu projektu. Bērnu garīgā veselība ir ļoti, ļoti svarīga, bet šeit ir izveidots pilotu projekts, kā tu minēji, kas rezultātā faktiski izveidos milzīgu birokrātiju, plus te arī tiek tērēt ļoti liela līdzekļi. Tur ir miljonos, kas tiek tērēts. Un tad vai tiešām tas ir vajadzīgs šādā apjomā, kā tas ir? Tu vairāk zini par šo pilotu projektu, jo es esmu dzirdējis ļoti slikts atsauksmes, ka tā ir reāla naudas izšķērdēšana. Ja, mēs noteikti abas ģimenes ārstu asociācijas un arī jauno ģimenes ārstu asociācija esam šī variantā pret šo projektu, bet ne jau tādēļ, ka mēs neatbalstītu bērnu garīgās attīstības novērtējumu. Un tieši otrādi mēs esam par to, jā, lai tas instruments strādātu, bet ko nozīmē šis instruments? Tas nozīmē 3 anketēšanas. Jā. Viena anketēšana ir no vecāku puses 80 jautājumi. Tikpat 80? Jā. Vecākam jāizpild 80 jautājumi. Par savu bērnu līdz 6 gadu vecumā. Bet tas būs visiem jādara vai tikai kādam? 2008. gadā no 1. septembra tas ir paredzēts pēc patreizējā pilotprojekta, kuru viena gada laikā tā kā aprobēs 4 pašvaldībās, jā, Liepāja, Rīga, Aizkraukle un Cēsis. Tātad šajās pašvaldībās pēc pilotēšanas, kārtējā šī jau būs 3. pilotēšana, ja, tātad dos atzinumu un ar 28. gada 1. septembri tad šis instruments, šī anketēšana jau būs tā kā obligātā kārtā. Visiem pilnīgi. Jā, patreiz tāds ir projekts. Visi vecāki pildīs 80 jautājumus, neatkarīgi no tā, vai bērns ir vesels vai nav vesels. Viņš varbūt arī formāli savilks ķeksīšus, ka vai, piemēram, noteiktā vecumā bērns rāpo vai tur
tur satver klucīšus vai taisa mājiņas, ja? Bet saprotiet, citās valstīs to dara līdzīgas, ir līdzīgi instrumenti, lai agrīni diagnosticētu, piemēram, bērnu ar autismu, ja? Tas ir svarīgi, bet mums jau jāsaka, gan Nacionālais veselības dienests ir iedevis savas vadlīnijas, ja, ģimenes ārstiem, kuras ir īstas, konkrētas, kuras mēs varam reāli dzīvē izmantot. Un tas ir profilaktiskās apskates ietverā. Profilaktiskā apskate, tāpat arī Vācijā, arī Lielbritānijā, viņiem šīs anketēšanas veids speciāli māsu dienesti. Ja? Tas nav pat ģimenes ārsta prakses ietverā, jo pēc būtības tur ir vēl viena komanda, kas ir, ja jau anketēšana ir nepieciešama, ja, tas ir sociālais darbinieks, kas ir ļoti būtiska, jāsaka, ļoti būtisks spēlētājs. Bet patreizējā situācijā mēs esam pret to, ka tas ir izstrādāts akadēmiskā vidē, bet nav piemērojams reālajā ģimenes ārsta prakses vidē. Jo pēc tam, tad, kad pedagogi būs devuši savu vērtējumu, ja šo pēc anketēšanas, vecāki savu, tad ģimenes ārstam būs tā kā jāapkopo. Jo, saprotiet, iznāk tā, ka tā birokrātija pēc būtības ir vēl lielāka. Un jo šeit atkal tiek veidots uz šī pilota projekta bāzes jauns e-rīks, nevis e-veselība, bet jauns portāls Aug bērns. Un tad tas Aug bērns tā kā nākotnē būs sasaistīts ar e-veselību. Nu, ziniet, patreiz tas ir tādas, mēs esam vairāk kārtīgi no asociācijām teikuši, ka tas tādā kā fantāzijas, tādā mītu tādā ir formā, ja, jo patreiz mums ir vajadzīgs instruments, ja, tāda anketēšana, kas ir ļoti vienkārša, labi saprotama, mēs agrīni diagnosticējam, un pats trakākais ir tas, tad, ka mēs visi būsim šo diagnozi uzstādījuši, ka bērnam, piemēram, ir lieli uzvedības traucējumi, ja, vai iespējamas autisma pazīmes. Tālāk mums nav kur sūtīt. Ja? Ir paredzēta tā multidisciplinārā komanda, kur jau tagad rinda ir gandrīz gada garumā. Bērnu psihiatrs, bērnu psihoterapeits, bērnu psihologs, ergoterapeits, milšu terapija. Pēc būtības visi šie speciālisti, viņi jau nebūs pēc tā gada vairāk. Viņu jau nebūs. Un tas nozīmē, ka mēs būsim izdarījuši lielu darbu birokrātisku, pateikuši, ka ir šīs pazīmes, ja, ko mēs varam daudz vienkāršāk noteikt, ja, bet pēc tam bērna vienalga būs pusgada gadā garumā jāgaida šī rinda, lai speciālisti pēc tam pieņemtu tālāko ārstēšanas un teiksim, rehabilitācijas taktiku. Ja. Izklausās ļoti sarežģīta tāda birokrātiska lieta, un neskatoties to, ka tas ir vajadzīgs, tiešām bērniem ir jāpalīdz, un jo ātrāk palīdz tiem, kuriem ir šādas veselības problēmas, tas arī labāki. Bet tur arī man pārsteidz tas, ka šādām pilotprojektam tas summas bija no 4 miljoniem līdz vairākiem 10 miljoniem. Es saprotu, ka viņš kopā tur izmaksās, ja, un tās ir milzīgas summas, un ja tas summas, piemēram, novirzīt kaut vai tiem speciālistiem un speciālistu apmācībai un pieejamībai, tad tas jau būtu, mēs novērst to, kas jau tagad ir šīs garās rindas, kur jāgaida tiešām. Tieši pie bērnu speciālistiem tas būtu, es domāju, ka tas būtu ļoti labs un pareizs virziens, jo patreiz iznāk tā, ka min dažādus skaitļus 4,5, piemēram, miljoni, ja, būs paredzēti tieši tikai pilotprojektam, ja, pilotēšanai. Un pēc pilota veselības ministrijai jau mums ir darba grupas sanāksmē, burtiski pagājušo nedēļu atklāti teikusi, ka veselības budžetā šādas naudas turpinājumam nav. Ja? Un tas nozīmē, ka mēs patreiz ļoti daudz strādājam uz pilotēšanu, jau zinot a priori, ka mums nebūs nauda veselības budžetā tam turpinājumam. Ja? Tepat var teikt, ka tā ir naudas izšķērdēšana, ja tādā ziņā. Jā, tādā veidā, uztais projektu, iztērēs vairāk kā 4 miljonus un noliks plauktiņā. Tā kā man liekas, ka šis ir tiešām ļoti, ļoti nepareizi, kas tiek darīts, ir jāpalīdz bērniem, nevis jāveido Eiropas projekti. Ja? Bet varbūt
kaut ko tādu, kas nav šeit Rīgā ministrijā veselības tur tapis. Noteikti cilvēki gribētu zināt, kā Līgā tev kaut kāda pieredze, pašai strādājot balvos, privāti praksē. Es saprotu, ka tas ir daudzi varbūt, kas mūs klausās, viņi šeit Rīgā, tuvāk pie Rīgā, zin, ka visi pavisam savādāk un vienkārši varbūt kaut ko, kā ir kā ģimenes ārstam strādāt balvos. Jā, kā ģimenes ārstam balvos, man strādāt ir kā lai saka, tas ir mans sirdsdarbs. Ja? Tādēļ es tik daudzu gadu garumā arī strādāju, kā pirmā ģimenes ārste Latgalē, ja? Un 8. Latvijā jau no 92. gada, un nevienu mirkli nenožēlojusi, ka strādāju kā ģimenes ārsts. Man ir daudz pacientu, bērni un pieaugušie, ļoti daudz, diemžēl, tagad paliatīvās aprūpes pacienti arvien vairāk un vairāk. Bet man komanda ir ļoti laba, ja? Man ir 3 palīgi, un katra 2,4 tūkstoši reģistrēto pacientu, un mani palīgie, maniem visiem palīgiem ir ārsta palīga un māsas izglītība. Tas jau man arī tāda latiņu ceļ, ja, jo es ļoti daudz varu viņām uzticēt un uzticēties. Un arī, teiksim, kamēr strādāju saimā, esmu arī pieņēmusi uz puslodzi darbā savu jauno dakteri, bijušo rezidenti, ja, ar kuru tiešām arī lepojos. Tādēļ es noteikti aicinātu, tagad tūlīt būs 4. 6. Augustā uzņemšana. Ja, uzņemšana jau no ģimenes ārstu, uzņemšana no rezidentūrā. Un es ļoti aicinātu savus jaunos kolēģus tiešām izvēlēties šo specialitāti, jo specialitāte ir ļoti interesanta. Tā nav tāda šaura, tā ir ļoti visaptveroša. Ja? Un mēs cilvēku novērtējam no galvas līdz kājām, ieskaitot arī viņa sociālos apstākļus, ģimeni. Un man ir ļoti daudz manipulācijas iespējams veikt, gan ķirurģiskās, kardiogrammu, spirogrāfiju, elpošanas testus un holteru. Visādā ziņā man ir ļoti daudz iespējas savam pacientam palīdzēt uz vietas. Un dabiski es pacientus joprojām aicinu uz profilaktiskajām apskatiem, gan bērnus, gan pieaugušos, izmantot skrīningus, ja, kas ir ļoti būtiski. Bet jā, par savu darbu es varu pateikt, esmu daudzreiz ļoti piekususi, bet es eju uz darbu ar prieku. Un tomēr par vienu lietu es pašās beigās gribētu teikt, lai mūsu pacienti justos tomēr apmierinātāki, ja, jo ļoti daudzreiz pacienti aiziet ar dusmām par to, ka rindas ir tik garas, ja, ka viņi nevar tikt pie vajadzīgiem izmeklējumiem speciālistiem. Mūsu ZZS kongresā mums bija rezolūcija pieņemta, ka veselības aprūpei jābūt kā prioritātei. Un atbilstoši veselības aprūpes pamatnostādnēm, tātad jau 27. gadā ir jābūt šiem 6,1% no IKP. Dabiski tie papildus ļoti daudz miljoni. Tie ir, vismaz minimums ir jābūt 600+ miljoniem veselības aprūpei. Bet ja nav cilvēku, nav ekonomikas, nav vispār nekā, ja? Ir tikai tukšums. Ja? Bet veselības aprūpe, man liekas, ļoti svarīgi, jo ja tas jau nav tikai par, teiksim, seku ārstēšanu, kur ir slimības, kas ir ielaistas. Tas jau arī ģimenes ārsts, es zinu, ka arī man konsultē arī par to, kā veselīgi dzīvesveidi un novērš slimības jau varbūt sākumā, ja pareizi diagnostika tiek veikta visi izmeklējumi, tad tas jau arī par to, ka valstī izmaksā daudz lētāk, ja cilvēks strādā, nevis slimo. Un es domāju, arī paši cilvēki jūtās labāk. Tā kā te man liekas, ka tas virziens pareizs. Bet viena lieta, es biju vakar aizbraucis pie zemnieku, turēs ķegumu, tur Biržgals virzienā jauns zemnieks, kurš vēlās arī un palīdz vecāku saimniecībā saimniekot, un viņš saka, ka viņš grib dzīvot laukos, un man liekas, ka arī tiem, kas studē medicīnu un specializējās uz ģimenes ārstiem, tad viņiem jau arī lieliski iespēja ir palikt savā novadā pie draugiem, pie radniekiem un tomēr neiet prom uz lielām pilsētām, un tas ir tas, ko, man liekas, tu minēji, ka tas jau ir dzīvesveids, un arī ļoti patīkami būt tur, no kurienes tu esi nācis, un ļoti daudz cilvēku
arī saka, ka viņi labprāt dzīvot laukos, nevis pilsētā. Jā, pilnīgi piekrītu, jo tā daba, tie cilvēki, kurus tu pazīsti jau no bērnības, tas ir brīnišķīgi. Ja? Tas ir brīnišķīgi, ka tu esi savā vietā un tajā pašā laikā tu mīli visu Latviju. Ja? Tā ir tava zeme, tava dzimtene. Un es tagad patreiz piedalos vienas grāmatas turpinājumā. Ja? Viena mūsu Baltinavas bijusī vēstures skolotāja raksta grāmatu Zudušās mājas. Ja? Un tieši pie robežā, un tādēļ man ir ļoti, tas sasaistās arī ar mūsu tēmu, ja? Ka es negribētu, lai paliek arvien vairāk šo tukšo māju, šo zudušo māju, bet lai paliek cilvēki uz vietas, gan ārsti topošie, ja? gan esošie ārsti un ārstu palīgi, un pats par sevi, lai paliek arī mūsu slimnīcas, jo tās ir, es saku, arī nacionālās drošības jautājums. Ļoti labi vārdi, bet tojoties noslēgumam, varbūt es saprotu, ka Saeimas deputāti daudz laika tomēr arī šeit jāpavada Rīgā, tad ir darbs, bet kādu tev vaļasprieki, tu vispār paliek laika kaut kādiem vaļaspriekiem, jo tā viss saklausoties, un tiešām tie cilvēki jau, viņi visi ir tuvi un viņiem visiem jāparūpējās, kas ir tavā praksē. Kas ar vaļaspriekiem? No vaļaspriekiem pēdējos 4 gados ir ļoti maz palicis. Ja? Man ir ļoti žēl, ka es nevaru aiziet uz teātriem, ja vienkārši nav tam laika. Vai arī ļoti reti uz kādu koncertu aizēju, bet pamatā, kas man patīk? Sēņošana un peldēšana. Un kā šogad ar sēnēm? Sēnes ir pagaidām tikai gailenes, ja, mūsu pusē arī, ja, bet jā, tas man ļoti patīk, un peldēšana mums ir dīķis, ja, tad es esmu agrais peldētājs jau no agra pavasara, ja, un ja ne, ziemā mums Balvos ir ļoti jauks peldbaseins. Bet par sēņošanu nav bail iet mežā tagad Balvu pusē un vispār visur Latvijā lāči jau Imantā parādījušies. Kā tur ar tiem lāčiem Balvos ir? Es zinu, ka viņi jau centuri. Jā, lāči ir, bet kaut kā, paldies Dievam, nav tā kā nācis sastapties. Lai gan tā kā mans vīrs un abi dēli ir mednieki, tad mums ir tās kameras uzstādītas un burtiski 300-400 metru attālumā ir redzami kamerās lāči, jā. Labi, tad es novēlu noteikti, lai veicās sēņošanā un lai tomēr lāc nesatikties, sēņojot. Un paldies, Līga, ka šodien atnāca. Un es domāju, tās ir ļoti svarīgas lietas mums visiem, un veselība faktiski pirmā vietā. Un mēs kā Zaļo un Zemnieku savienība, pateicoties tev, mēs ļoti daudz esam darījuši un arī turpināsim darīt, lai veselības aprūpe būtu cilvēkiem pienācīgā līmenī un pieejama. Paldies. Paldies visiem. Līdz nākamajai reizei.